Kad es izgāju no savas būdas, es vēl nesapratu, ka pasaule ir neaptverama. Bet, kad es biju skrējis saulē līdz 39 gadus, neatkāpdamies un neatelpodamies, lai tikai visu laiku paliktu viņas gaismā, es sapratu, ka diena nekad nebeidzas. Un, kad es 39 gadus tā biju gājis līdz mēnesim, es sapratu, ka nekad nebeidzas nakts. Un es sapratu, ka vajag stāvēt uz vietas. Diena tad atnāks pati, un pati atnāks nakts pie tevis. Un nekur nav jāskrien, un ne pēc kā nav jāsteidzas. Ir tikai jājūt lietu ritmus, un jāatrod sevi pašu šajos ritmos. Vajag iepazīt lietu ritmiku. Kanaka jāja viļņus, viņi ņem dēli līdzīgu ūdensslēpei. Izpeld okeānā, pagriežas pret krastu, un tad nāk vilnis, uzsēžas tā skaustā un brauc viļņu galotnē, kamēr tos izsviežas krasta smiltīs. Viņi ir atklājuši kādu ritmu, ko citi nezina. Vanagas guļ augstu debesīs, spārnus nekustinātams. Viņš ir atradis kādu ritmu, kas viņu nes. Jātnieka prieks ir atklāt zirga ritmus, kamieļa ritmus, ziloņa ritmus, skaisti ir antilopju ritmi. Tikai neviens nav mēģinājis tajos ietikt. Un varbūt skaisti ir arī hipopotamu ritmi. Vai kāds ir mēģinājis jāt hipopotamus? Dejotāja prieks ir 3 ritmu saskaņa. Mani ritmi, tavi ritmi un trompetes ritmi. Tas tiešām ir priecīgi pasaulē ritmus meklēt. Ritms ir radošs. Sen zināja, ka ritmā nepatīkams darbs kļūst priecīgāks, bet patīkams darbs pārvēršas tīrā priekā. Malējas tautas dziesmā par dzirnakmeni teica: gan es tevi izspēlēšu baltā miltu kupolā. Pat aiziešanu un nāvi nedrīkst traucēt ritmiku. Lai mirst citi, kā mirst citi, es nomiršu svētu rītu, ļaudīm darbu nekavēšu. Ja ritmi nenāk paši, tad meklē. Caur muskuļiem, caur nerviem, caur pulksteņiem, caur vēsturi, cīņiem un kalendāriem. Es meklēju ritmus, caur gramatikām, caur ornamentiem, caur gājēju ritmi, caur skrējēji. Ne pāri, ne apkārt, ne zem, bet caur vibrējoši. Kas tos atrod un kas tos saprot, tam ir miers virs zemes un priecīga dzīvošana.